9. maijā visā Eiropā, tostarp Latvijā, tika atzīmēta Eiropas diena, jeb Eiropas Savienības dzimšanas diena. Jau pirms 75 gadiem Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans nāca klajā ar deklarāciju, kurā izklāstīja redzējumu par jauna veida politisko sadarbību Eiropā, lai novērstu karu starp valstīm. Kopš tā laika šī diena simbolizē mieru un demokrātiju. Vērtības, kas ir īpaši svarīgas arī mūsdienās. Tad arī mēs šodien aicinām cilvēkus piedalīties 7 dažādās Eiropas stacijās. Tās būs gan demokrātijas izziņas, drošības stacijas un dažādas citas, kur piedalās dažādas organizācijas. Eiropas centrs Gulbenē, Gulbenes novada biblioteka, jauniešu centrs Bāze, arī Gulbenes novada pašvaldība un arī citas organizācijas, kā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un biedrība klubs Māja, ģimenes atbalsta centrs Gulbenē, mums tikko tāds izveidojās, stāķu gaidu un skautu vienība. Un Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgie jaunieši, kas mums arī ļoti daudz, ir mūsu Gulbenes novadā. Tieši Eiropas dienā tika atklāts arī atjaunotais Gulbīšu parks Gulbenē, kas tapis ar Eiropas Savienības finansējumu. Manuprāt, tas gala iznākums ir ļoti vērtīgs visām paudzēm. Šeit ļoti bieži nāk mazi bērni, šeit nāk skolēni, šeit nāk ģimenes ar bērniem, šeit nāk arī vecāki cilvēki atpūsties. Tā kā ļoti, mūsuprāt, ir veiksmīgi un tā ļoti simboliski mēs arī uzstādīsim putnu būrīti tajā vecākajā parka daļā, kas arī gaida projektu 2. kārtu. Un mēs ceram arī, ka tās mūsu idejas un sapņi arī piepildīsies tālāk. Pirms atjaunošanas Gulbīšu parks bija vienkāršs, ar nedaudz vairāk kokiem un vēsturisku strūklaku, kuru papildināja bronzas gulbi, kas saglabājušies līdz pat šodienai. Taču tajā trūka ērtu atpūtas vietu un citu labiekārtojumu. Mēs paši, kad pirmoreiz ieradāmies, tad arī bija daudz dažādu domu, jo te bija tā lielākā problēma parkā bija tāda, ka bija ļoti liels mitrums, jo visas šīs ielas apkārt parkam ir augstākas, un šeit bija faktiski pavasarī tāds viens liels dīķis vai ezers, kā viņu nosaukt. Un tad tas bija viens no tiem izaicinājumiem, kā saglabājot visus šos kokus un šo situāciju, kā uzlabot parka, teiksim, to funkcionalitāti. Un otrs bija veidot parku kā tādu vietu, kur dažādi cilvēki, dažādu vecumu cilvēki, dažādām interesēm varētu labi pavadīt laiku. Turklāt šajā parkā atrodas arī lielākā sausā strūklaka Latvijā. Tāpat tajā ir gan pastaigu un dārza zonas, gan sporta un dažādu rotaļu laukumi, kas piedāvā plašu aktivitāšu klāstu. Viss tapis ciešā sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldību. Šobrīd es redzu, ir tiešām arī tā čala, tā kņāda, ko mēs vēlamies, tā ir panākta, jo ir vairāk rotaļu iekārtas un šī strūklaka, es domāju, visus veldzēs un priecēs un nakts stundās ar izgaismojumu. Tā kā es domāju, šī būs atkal viena no vietām tās sirds, kas pukstēs un ko mēs varēsim visi kopā baudīt. Gulbīšu parka atklāšanas pasākumā ik viens iedzīvotājs varēja simboliski piedalīties tā pilnveidošanā. Un, lai Gulbīšu parks kā skaists balts gulbis, tātad tiek papildināts ar atraitnītēm. Katrs, kas vēlējās, varēja pielikt savu roku, un tā interese bija tiešām tāda, es arī drīkstu. Tā kā prieks par to, ka mēs paši kopā, un droši vien varam arī tādā veidā turpināt kopā radīt. Bet papildināsim mazliet, un, protams, parks ir mainīgs un dzīvosim līdzi un skatīsimies. Pasākumu organizēja Eiropas centrs Gulbenē, Gulbenes novada biblioteka, jauniešu centrs Bāze, kā arī Gulbenes novada pašvaldība un citas organizācijas.